Tajā dienā, kad kāds nenoskaidrots ļaundaris iešāva uz virbulim, Varis savu veco plaušu bija izvedis parciņā uzpīpēt. Kā gadījās, kā ne, Varim no kabatas izkrita cimds, un plauša viņam uzšpļāva kožļini. Tad tāda ir tava pateicība par 100 gadu roku sildīšanu, zūdījās cimds. Nu, redzēs, kurš smiesies pēdējais. Atstājis plaušu pie notekcaurulēm, Varis devās uz krējumu stendu. Tur viņa bija daļā pārdevēja ar violīšu krāsas matiem un saulrietas ārtām lūpām. Viņa pārdeva krējumu burkās un dažādu ierīču tālvadības pultis. Varis bija noskaidrojis, ka krējuma piegādātājs bija Mirdzas māsīcas vīra pusbrāļa māsas dēla krustāvs. Tātad viņi nebija precējušies. Varis vēl brīdi minstinājās, jo nevarēja izlemt, kā labāk uzrunāt daļo būtni. Čau, sirsniņ, viņš teica. Puslitru kā parasti? Varis bija diezgan pārliecināts, ka pats liktenis viņus savedis kopā un atbildēja. Nē, šoreiz litru. Mirdza pacēla acis no speķainā darba galda un neizpratnē raudzījās pircējā. Laiks apstājās. Viņa ieraudzīja, cik saposies Varis šodien bija, cik smaidīgu seju un tīru kreklu, pat kreisais riņķis zem acis bija sarāvies. Visu mūžu esmu meklējis tieši šo pulti. Vēl kaut kas? Nē, tas ir jā, Varis tūcījās un mulsa. Vai jums garšo cepta ola vai vārīta? Atkarībā no tā, vai ar majonēzi vai bez, šamējā atcirta. Un beidziet man liet krējumu ausīs. Stāstiet, kamdēļ esiet šeit atnācis. Cilvēki tevis dēļ netiek mājās no darba. Varis saņēma pēdējās drosmes paliekas un izdvesa. Varbūt aizējam uz picēriju. Šodien Vilma nestrādā, tāpēc risks atrast picā matus būs ļoti minimāls. Tajā brīdī kāds nenoskaidros ļaundaris iešāva sievietei, kas nevarēja atrast, kur šeit ir tomāti. Pāris kvartālus tālāk, picērijā, pūces likdā vienmēr silti, jau tika klāti galdi, un dzīve kūsāt kūsāja. Telpas stūrī, tieši blakus, pēc pēdējā modes kliedziena dizainētajai sienai, jau gaidīja rezervēts galdiņš. Varis un Mirdza jau tuvojās picērijai, kad Varis pēkšņi atcerējās, kā aizmirsis plaušu, kas piesieta pie notekcaurulēm. Bet ko nu lai dara? Randiņš jau sarunāts, nu neies taču dāmai ar savu veco plaušu uzmākties. Gan jau viņai nekas slikts nenotiks. Taču restorānā priekšā jau sēdēja cimds, kam pielipusi zaļā kožļene. Varis nepajokam satrūkās, taču cimds, vecais dūrainis, tikai šķelmīgi nosmīnēja. Varis izlikās, ka cimdu neredz. Pasūtīja biešu zupu sev un ābolu pīrāgu dāmai. Kamēr ēdiens gatavojās, Varis nolēma izstāstīt viņai par savu bērnību. Viņš izstāstīja visu. Kā laukos pļavās sienāžus ķēris, kā vistas baidījis, kā jenotu ar cukuru barojas. Varis centās runāt pēc iespējas vairāk, lai nesanāktu mulsinošā klusuma pauze. Mirdza tikai klausījās un klausījās, smaidīja un plikšķināja acis. Viņa bija uzklājusi jauno teleskopu maskaras skropstu tušu. Skropstu tuša teleskopu! Un izskatījās neatvairāmi.
Pa to laiku pie tirgus plača renstelēm piesietā plauša jau bija tuvu izmisumam. Vaimanādama un asarām acīs viņa pārgrauza notekcauruli. Nu, vāris man dabūs sutas dampi. Pa to laiku negantais cimds jau sāka īstenot savu atriebības plānu. Jo vairāk varis mēģināja pretoties, jo vairāk iepiņķerējās kožļenē. To redzēdams, resns ūsens Plikpauris, kas Pūces Ligzdā strādāja par mīklas mīcītāju, ar savu jauno Nokiju izsauca policiju. Noskaidrojis lietas būtību, policista kungs visu smalki pierakstīja un devās prom, jo, diemžēl, neko šādā situācijā līdzēt nevar. Tika pasniegta biešu zupa un ābola pīrāgs, kad nikna jo nikna ietesās plauša. Bet ieraudzīju savus cietušos, sajūta tādu kā žēlumu. Tā kā arī plauša diezko palīdzēt nevarēja, parūpējusies, lai vismaz manta neiet postā, viņa gāja mājās. Tā arī varis ar mirdu salipuši notupēja līdz rītam, kamēr ieradās apkopēja un visu satīrīja. Thank you.